Labvakar, TV skatītāji! Šovakar es uz studiju esmu aicinājusi pasniedzēju un studentu, bet ne parastus pasniedzējus un ne parastus studentus. Tie ir Rīgas DJ skolas pārstāvji. Čau! Tātad, Čau! Kristiāna Kalniņa ir Rīgas DJ skolas vadītāja un pasniedzēja, un tu, Lelde, esi DJ skolas absolvente? Absolvente, nu jā, absolvente, jā. Jā. Pirms mēs dodamies tālāk padiskutēt par to, kas īsti ir Rīgas DJ skolai, skatītājiem ir vairāk skaidrs, kas tad pasniedzējiem un studentiem jūs esat. Pastīsimies mazu intro par jums abām. Kristiāna Kalniņa ir DJ meitene, daļa no DJ dueta Crystal Sound System, kā arī Rīgas DJ skolas vadītāja un īpašniece. Ar dīdžejošanu Kristiāna ir sākus nodarboties 2006. gadā un ir piedalījusies Pozitīvas festivālā, Baltic Beach Party, Summer Sound, Laba daba un citos. Viņa spēlē tādos klubos kā Pulkvedim neviens neraksta, Omas Briljanti, Piens, Kafej Kuba, Kaņepes kultūras centrs, Koko Loko un tā tālāk. Ar turēm viņa ir bijusi ne tikai Eiropā, bet arī Kolumbijā, Meksikā, Brazīlijā, Bolīvijā un Peru, kur viņa spēlē reggae inspirētu elektronisko mūziku. Lelde Tapiņa ir Rīgas DJ skolas pirmā izlaiduma absolvente. Pirms dīdžejošanas Lelde studēja maģistros Latvijas universitātē un darbojās valsts pārvaldē ar valsts politikas plānošanas jautājumiem. Lai gan Lelde dīdžejo nepilni 7 mēnešus, viņa ir uzstājusies Rīga radio, Omas Briljantos, Koko Loko, Pulkvedim neviens neraksta un filmas izlaiduma gads pirmizrādē. Kristiāna, es domāju, es jautāšu uzreiz tev, lai tu arī saviem vārdiem pastāsti, kas ir DJ skola un kāpēc tā tapa? DJ skola ir tā vieta Rīgā un Latvijā, kas ir vienīgā specializētā DJ skola un viena no 2 vispār Baltijā, kur var apgūt, būt par DJu visās šī vārda nozīmēs. Sākot ar to, kā saspraust vārdus un beidzot ar to, kā sev pasniegt publikai un kā veidot mārketingu, digot mūziku un protams, galvenokārt arī miksēt mūziku. Un tu teici jau, ka Rīgas DJ skola ir viena no 2 Baltijā. Kur vēl ir? Otra ir Tallinā. Mums tikko pavasarī bija kopīgs projekts, kur brauca 10 jaunie DJ producenti no Tallinas skolas un 10 jaunie DJ producenti no Rīgas skolas. Un tad kopā radījām miksus un gabalus vairāk kā nedēļas garumā. Bet kāpēc izveidot tieši DJ skolu? Ideja jau bija sen, un es pati esmu DJs kopš 2006. gada. Sāku kā radio DJs 2005. gadā. Un vienā vakarā klubā Pulkvedim neviens neraksta, kad bija tāds diskotēkas sērijas kā Funky Breakout atklāšana. Backstage'ā satikāmies ar DJ Dabru. Un sākām runāt par to, ko darīt nākotnē, ko darīt tālāk, un viņš saka, jā, varbūt derētu izveidot DJ skolu. Es saku, jā, taisam DJ skolu. Tas apmēram šī saruna notika 2 naktī. Un pēc nedēļas mēs sazvanījāmies, un es prasu viņam, vai šī saruna ir spēkā. Jā, saruna ir spēkā. Es saku, labi, es rakstu projektu. Viss, un saruna bija septembrī, projekts tika iesniegts novembrī, janvārī tika apstiprināts, februārī nodibinājām DJ skolu un aprīlī atklājām. Tā ka ļoti īsts periods būtībā pusgadu laikā no idejas līdz realizācijai. Jā. Bet, protams, tā idejas aizmešanās sākās jau krietni senāk. Tālūk. Un tu, Lelde, esi viena no pirmajām absolventēm. Jā, tas gods man tika. Kā tu nokļuvi DJ skolā? Kā tu vispār par to uzzināji? Es par to uzzināju, izdzirdot radiostacijā. Vienkārši braucu pa ceļām, klausījos radio un dzirdēju, kad ir atvērusies DJ skola. Un es domāju, šis man tiešām ir jāpamēģina. Un atradu visu to informāciju un piezvanīju, aizgāju. Un tā arī ļoti vienkārši, it kā ļoti nejauši, bet tepat laikā it kā jau nekas nav nejauši. Un tā sagadījās. Bet pirms tam man nebija nekāda kontakta DJiem, un tur tā man vienkārši mūzika patika. Un tas bija tikai loģisks noslēgums, kad es tur tiku. Un tagad tu esi DJs? Tagad es esmu DJs, jā, bet, protams, man daudz vēl jāmācās. Un kas priekš tevis ir DJs? Priekš manis DJs ir tāds it kā ļoti vienkāršs jautājums, bet nemaz tik viegli uz to atbildēt nav.
es mēģināšu tā īsi nodefinēt, kas ir DJs. Manuprāt, tas ir cilvēks, kas rūpējās par atmosfēru, jebkādā pasākumā, kādā viņš ir, uzņems atbildību, sniegt cilvēkiem maksimāli komforta sajūtu, prieku, atbrīvošanās sajūtas, tās varētu vienkārši radīt atmosfēru. Un ar kaut kādu tādu savējo veidu, kā viņš mūziku pasniedz, tā varētu būt tā viņa odziņa vai kaut kā tādā veidā, kad ļoti tas nav viegls jautājums, bet, jā, tā īsi atbildot uz to. Jo bieži vien man šķiet ir tāds stereotips, kas tad DJs ir DJs, jo tikai atnāk, piespējuši play, iTunes sameklēt dziesmas, piespējuši play, stop, nākamo dziesmu. Tā noteikti nav. Un es pilnīgi droši varu pateikt, ka pirms es vispār atnācu uz DJ skolu, man arī likās, ka tā miksēšana, ka tas būs vienkāršāk, jā. Bet tās tehniskās zināšanas, viņas ir ļoti svarīgas un nozīmīgas, jā. Jo, piemēram, ja vienkārši nospiež play, tu jau uzreiz vari just, jā, kad tu klausies tādu mūziku, jā. Bet, kad samiksē un ja to izdara smuki, tad jau uzreiz tam ir cita vērtība. Tā kā, tas noteikti nav. Bet tam apakšā ir tehniskās zināšanas un ir ļoti daudz jāmācās. Samiksēšana, tas nozīmē to, ka salaiž divas dziesmas kopā, vai ne? Lai skatītājiem nav nekāda pārpratuma. Vienkāršot runājot, tā. Varbūt var kaut ko specifiskāk? Vienmēr jau var, jā. Kaut kāds. Vienkāršā valodā runājot, tas ir labs miks, ir tāds miks starp divām dziesmām, kad tu nejūti pārēji, kad tu nepārtrauc dejot. Ja mēs vienkārši paņemam dziesmu beidzas, nospiežam nākamai play, deju zāle apstājas, cilvēki domā, kas notiek. Piemēram, skan kaut kāds ātrs hausiņš, jā. Un tagad liksim old school hip-hopu. Tas viss saraustīti, nekāda balta tur nesanāk. Ja mēs gribam būvēt to atmosfēru, tad mums jāveido ir miks, skaists un plūstošs miks. Kā jūs mācat, ir tikai viens stils dīdžejošanas vai ir dažādi stili? Ir dažādi stili un dažādas tehnikas, un tiem, kas ir iesācēji un tie, kas nāk iesācēju kursā, mēs vispirms iemācam pulti, DJ mix pulti, visas funkcijas, tad iemācam, kā saspraust vādus, kā piespraust dažādas iekārtas, tad mēs mācam par CD playeri, kā strādā CD playeris. Mums ir, kas DJ skolā jaunākie CD playeri, kas šobrīd tiek izmantot industrijā, un uz viņiem, tieši uz mūsu playeriem arī Rīgā spēlē Guetta un Skrillex. Tā ka, ja gribās pieskarties tiem CD playeriem, tad jānāk uz DJ skolu vai uz atvērtajām durvīm, vai vienkārši uz kādu pasākumu, vai arī uz kursiem. Un pēc tam mēs parādām arī vinila sistēmas, digitālā vinila sistēmas, un arī DJ kontrolierus, kas tagad ir diezgan pieprasīta mašīna DJ tirgu, jo ir vienkārši kontrolieris, kurā apvienoti gan playeri, gan pults būtībā un miksers vienā iekārtā. To var iemest vienkārši somā un braukt uz Berlīnu spēlēt. Līdz ar to arī, tā kā mēs parādām visas funkcijas, visām iespējamām šobrīd pieprasītajām tehnoloģijām DJ tirgu, tad cilvēks var izvēlēties, uz kā tad viņš turpinās spēlēt. Vai turpinās spēlēt uz vinilu, vai uz CD, vai uz DJ kontrolieru. Kādai dīdžejošanai tu dod priekšroku? Kontrolieru. Es izvēlējos kontrolieru. Es gan ļoti šaubījos, uz ko iet mācīties spēlēt, vai nu uz plašu atskaņotājiem, vai nu uz kontrolieru, tāpēc, ka plats man arī ļoti it kā vilina, bet pirmām kārtām tas, protams, arī tā tehnika ļoti dārgi maksā, un viņas arī ir diezgan smagi pārnēsājams. Tāpēc es izvēlējos kontrolieru, jā, kas ir ļoti viegli pārnēsājams un konkrēti uz traktora spēlēju. Šobrīd vispār neviens ir. Es spēlēju traktors. Kas tev tāda ir? Traktors ir kastīte. Kastīte, vienkārši runājot kastīte, jā. Ar daudz podziņām. Ar daudz podziņām, jā, un tas mūzikas stils, pamatā tas, kas man patīk, protams, ir house un drum and bass. Tas ir tas, kas man patīk, bet, protams, beidzot DJ skolu, daudz sapratu, kad ir ļoti daudz jāatverās uz daudziem citiem novirzieniem, ne tikai jāieciklijas uz kaut ko vienu. Jā, jo tu spēlē pavisam kaut ko pretēji, man šķiet. Nevarētu teikt. Es sāku ar reggae, bet, protams, vienā brīdī tu saproti, ka tā pasaule ir lielāka par to vienu reggae valsti, un
ka ir ļoti daudz atvasinājumu arī reggae mūzikai. To pašu reggae var daudz dzirdēt arī house remixos, drum and bass remixos, ko mēs arī bieži dēvējam par raga jungle. Dubstepā ir arī ļoti daudz reggae atrodams, ghetto funkā. Ļoti daudzos mūzikas stilos, līdz ar to man tā playlist ir paplašinājusies no tā kā lēnā tā roots, jeb vecā reggae, līdz pat super ātram drum and bassam ar reggae vokāliem. Tā ka, jā, es varu nodrošināt būtībā visu nakti reggae stilā, bet dažādos ātrumos. Bet tu dīdžeji jau no 2006. gada. Tu sanāk 14. 15. Principā ļoti maz, kopumā ļoti, teikšu tā, tas laiciņš nav liels, nav ilgs posms, bet diezgan intensīvs ir bijis. Un pateicoties Rīgas DJ skolai, viņi man tā kā arī novirzīja uz tām vietām, kuras var praktizēties, kas bija dažādas publiskas vietas un bāri, klubi. Bet, protams, jā, sāku es pagājuši gadu rudenī un tā tas viss ir aizgājis. Jā. Tādos lielos festivālos man vēl nav bijis tas gods. Jā, man uzreiz rodas jautājums, tu esi tikko beigus, kā sanāk sākt dzīvi profesionālo kā dīdžejam, jo man šķiet mūsdienās, kad diploms kabatā, tas nenozīmē, ka tev ir arī pilnīgi pareizi, tā ir. Un tāpatās pa diplomu, vienkārši tāpatās pa skaistām acīm nekas nenotiek. Tur ļoti daudz jāstrādā un daudz, kas ir jāiegulda un arī pašai. Principā viss mainās, dzīves ritms un agrāk, ja, piemēram, pirms tam DJ darbs, tas vairāk vai mazāk tomēr ir pa vakariem, jā. Bet, kāpēc man atkal sanāk teikt, kāpēc es to izvēlēs, tāpēc, ka man tas vienkārši patīk, man patīk tā mūzika un tāpēc tā. Nav grūti atrast savu jauno nišu tik daudziem DJiem, kad ir beidzies jaunais DJ iesaukums, teiksim tā, un tad viss ir beidz un viss meklē vietas, kur spēlēt. Es domāju, ka, protams, ka nekas nav viegli. Protams, vienkārši pašam jāstrādā un jāinteresējās un jāvirza tas savs ceļš godīgā veidā. Protams, kad vienmēr jau būs tā, ka nāksies daudz piestrādāt pie tā, manuprāt. Šobrīd es esmu ceļa sākumā. Kā redzēs, kā būs, tā būs, bet es vienkārši baudu mirkli un priecājos par to Rīgas DJ skolas doto iespēju man spēlēt. Bet arī vecie DJ palīdz jaunajiem kaut kā ievirzīties? Palīdz. Ļoti palīdz, jā. Un nav jau arī tā, ka visi, kas nāk mācīties Rīgas DJ skolā, grib obligāti kļūt par publiskajiem DJiem. Ir cilvēki, kas vienkārši strādā kaut vai pasākumu industrijā un kas grib iemācīties saslēgt pareizi vārdus. Ir tādi cilvēki, kuriem vienkārši ir liels dzīvoklis un viņi bieži organizē ballītes un tad grib draugiem uzspēlēt. Ir tādi, kas brauc studēt vai strādāt uz ārzemēm un pirms tam grib arī iemācīties būt par DJ, lai, piemēram, paspēlētu tur kādā vietējā bārā vai klubā. Tā kā motivācija ļoti daudz un, piemēram, no pirmā absolventu kursa, kur bija 6 studenti, reāli klubos spēlē 2. Pārējiem bija cita motivācija pavisam nākt uz DJ skolu. Ne tāda, kā tu teici, ja, ka tagad visi ies un tur mēs Rīgas bārus un būtībā mainīs to situāciju DJ tirgu. Tā nav. Nav tā, ka DJ jau ir pietiekoši, kad tagad man šeit kurš katrs var sākt mēģināt kaut ko tur taisīt, miksēt, un tad ir tik daudz DJ, ka nemaz nezinu, kur viņus visus likt. Tā ir dabiskā atlase. Konkurence jau tikai vairo kvalitāti. Un līdz ar to arī ceļas Latvijas DJ kvalitāti. Tālūk, tā kā DJs vairs neskaitās tikai tas, kurš var piespiest play. Tagad Latvijas publika ir izlutināta. Ja tu labi nemiksē, tad būtībā tev neņems drīz vien tajā bārā vai klubā vai pasākumā spēlēt. Tu būsi vienkārši izgāzies kā vecs sēta. Tāpēc ir jāmācās visu laiku sevi jāpilnveido, jāsako līdzi jaunākajām tehnoloģijām, kas nāk ārā. Tādā veidā. Ja mēs paskatāmies uz pasauli, Latvijas DJ ir tādā pat līmenī kā pasaules labākie DJ, viņi ir konkrēti spējīgi vai tomēr vēl kaut kas maķinīt pietrūkst?
Es nedomāju, ka mēs varam teikt, ka tādā līmenī kā pasaules labākie dīdžeji, jo mēs zinām, ka pasaules labākie dīdžeji ir miljonāri, līdz ar to ir daudz kur tiekties. Nu jā, labi, neslīcināsim tur ar Davidu Guettu un tā tālāk. Ir, Latvijas dīdžeji ir konkurētspējīgi, jā. Ir ļoti daudz dīdžeji, kas regulāri turē pārzemēm. Latvijas dīdžeji? Jā. Latvijas dīdžeji brauc spēlēt tepat Eiropā uz Berlīni, Londonu, Briseli, arī uz Krieviju. Es pati esmu spēlējusi gan vairākās Dienvidamerikas valstīs, gan arī būtībā nevarētu nosaukt būtībā nevienu Eiropas valstu, kurā nebūtu spēlējusi. Bet kā tu meklē vietas, kur spēlēt? Tu pati raksti, es gribētu šito un šitādu pasākumu mēģināt tikt, vai tev ir kāds cilvēks, kas to organizē, vai viņi tevi sameklē? Būtībā pārsvarā Latvijā viss notiek pēc ieteikuma. Ja galvenais ir atrast tos pirmos kaut kādus pasākumus, kur tu esi gatavs varbūt spēlēt par brīvu, vai varbūt kaut kādā draugu ballītē. Varbūt ir kāds klubs vai bārs, kas ļoti patīk, vai kaut kāds festivāls, ja varbūt no sākuma kaut kāds underground festivāls, kur ir uzrakstīti organizatoriem, es varētu atbraukt uzspēlēt, reku links uz manu miksu. Ja patīk, viņi paņems. Un jo lielāks pasākums, un jo tu labāk nospēlē, jo lielāka iespēja, ka kādam no publikas patiks, un viņš nākamreiz pasauks tevi uzspēlēt nākamajā vietā, vai organizatoriem patiks, vai bārmaņiem, vai klubu īpašniekiem patiks. Galvenais no sākuma ir saņemties, labi strādāt, pēc tam var atļauties visādas haļāvas, bet no sākuma ir jābūt stingram un cietam un jāpieturās pie augstiem kvalitātes standartiem. Tad man uzreiz arī interesi rada tehnika. Kā var iemācīties labi dīdžejot uz tehnikas, ja viņas ir dārgas noteikti? Mums dīdžeja skolā ir dots, domāju, pietiekami daudz laika. Ja? Tās ir 34 nodarbības, katra pa pusotrai stundai. Un mums ir pieejama tiešām modernākā tehnika. Un arī klubu standarts. Un papildus var nākt atsevišķi uz treniņu centru un trenēties individuāli. Un, protams, tu 8 mēnešu laikā, kamēr tu nāc uz dīdžeja skolu, laikam pamazām jākrāj naudiņu, jāprasa draugiem vai vecākiem vai Ziemassvētku vecītiem, lai dāvina nevis šampūnas, bet naudu. Sieps. Tas tiešām tā lūk. Bet tās tehnikas arī ātri mainās, vai ne? Kā jūs nopērkat, viņi tur ir 10 gadus, vai tu ik pa 2 gadiem maini viņas? Tas ir atkarīgs no katra dīdžeja individuāli. Ir dīdžeji, kas pieturās pie tās tehnikas, ko viņi tiešām nopirkuši pirms 10 gadiem, bet viņi tik labi un tik forši uz viņas spēlē, ka būtībā cilvēkiem ir vienalga, uz kā tu spēlē. Jā, tik labi. Galvenais ir stils. Un atgriežoties vēl mazliet atpakaļ pie Latviņamerikas, kā tu tur tiki spēlēt? Man bija tā, ka vienu brīdi bija doma nedaudz atrauties no Latvijas un paskatīties, kas notiek citur pasaulē. Un es pusgadu aizbraucu ceļojumā pa Dienvidameriku. Tad es skatījos pēc plāna, kas man ceļojuma plānā bija, tur kaut kādas pilsēta vai kur. Un tad Facebookā atradu tur tos klubus un vienkārši aizrakstīju, ka es tur braucu un varbūt jums tur ir interesē un tā. Un kaut kādos gadījumos man arī atbildēja. Un tad es dabūju paspēlēt Brazīlijā karnevāla laikā. Kurā vietā spēlēji? Salvador. Tā ir būtībā pirmā Brazīlijas galvaspilsēta. Tur notiek aiz Rio nākamais lielākais karnevāls. Un tur ir daudz arī melnādaino brazīļu. Līdz ar to viņiem nenormāli tur regejs un dancehall ir topā. Un tā vietā, lai es nospēlētu vienu reizi, uz kuru man uzaicināja, es nospēlēju 4 reizes, jo karnevāls ilgs 2 nedēļas, un viņiem tik ļoti patika, ka viņi man paņēma vēl 3 reizes pa virsu. Tev labs karnevāls bija. Pēc tam Bolīvijā paspēlēju un Peru. Tad piedalījos arī elektroniskās mūzikas festivālā Kolumbijā. Kolumbijā es biju mēnesi. Un, tur nospēlēju mēnešu laikā 8 pasākumus.
Viens no viņiem bija sieviešu cietumā. Sieviešu cietumā? Jā. Tas nav Jā, es spēlēju ballīti sieviešu cietumā. Regijas sieviešu cietumā. Jā. Jo tam festivālam bija arī tā kā sociāls message. Tas ir lielākais elektroniskās mūzikas festivāls Dienvidamerikā. Tas izklausās iespaidīgi. Es spēlēju cietumā setu regēju. Ok, kāpēc ne? Kur tu gribētu paspēlēt? Nu, cietumā, ne, kāpēc ne? Vīrieši. Kristiānā varētu kopā. Vīrieši cietumā, vai ne? Nē. Es tādos ekstrēmos pasākumos laikam, ka nē. Zin kā, tas viss ir atkarīgs no tā, kā dzīve ienes un kur viņi dos tās iespējas, tad jau es jau arī parasti ļaujos kaut kādiem tādiem izaicinājumiem un tādiem kaut kādiem pasākumiem. Redzēs, kā būs, tā būs. Es negribu saplānot visu dzīvi uz priekšu. Es parasti, kad man gadās satikt kādas DJs prasa viņiem, kur ir ekstrēmākā vieta, kur gadījies spēlēt. Un tad DJs viens no Jaunzēlandes teica, ka viņš ir spēlējis festivālā mājā kokā. Tur vienkārši uzbūvēt skatuvi kokā, bija jārāpjās augšā. Tad savukārt viens kanādiešu DJs stāstīja, ka viņš ir spēlējis Sibīrijā, Reivā, pamestā rūpnīcā, -30 grādos. Ar pirkstiem, bez cimdiem. Un tā telpa tika piesildīta ar cilvēku ķermeņiem, jo bija tādas dejas, un tur bija tik ļoti pilns, ka visi beigās izmetušies pliki. Tur pirksts tās sasauns, ka nevar pakustināt. Tā telpa tika piesildīta. Bet no sākuma kādam jau viņa jāpiesildi. Jā, Varbūt ir vēl kāds interesants kurjos, kas ir gadījies spēlēšanas laikā? Tagad tā grūti atcerēt. Ir viens. Jā, mēs ar kolēģi braucām spēlēt it kā uz kāzām. Mums likās, ka mēs braucam spēlēt kāzās. Protams, dīvaini izvēle, tad meiteņu regēju duetu aicināt uz kāzām. Kāpēc? Ir gadījies. Un tā nebija pirmā reize. Mēs aizbraucam uz to vietu, uz tām kāzām. Kāpēc visi ir sporta tērpos? Izrādās, tās bija sporta spēles. Bet mēs bijām pilnā pārliecībā, ka mēs braucam uz kāzām. Bet, tu spēlē duetā. Jā, arī duetā. Kāpēc cilvēki izvēlās spēlēt duetā? Būtībā palielinās kreativitāte un arī iespējas. Jo 2 rokas, 4 rokas un var daudz vairāk aparātus pārvaldīt un arī no tiem jau esošajiem izspiest laukā daudz vairāk. Protams, arī seta laikā rodas idejas, varbūt kaut ko tā papildināt, kaut ko tā izdarīt. Tas ir arī skatītājiem, man šķiet, interesantāk, kad darbojās 2 cilvēki. Bet kā ir ar tām lielajām pultīm, kurus jau mēs daudz šodien apspriežam? Viņas ir tik ļoti liels, ar daudzām podziņām, daudzām iespējām. Cik bieži viņi to pultu pilnībā visu izmanto? Tas ir atkarīgs no mūzikas stila, ko DJs izvēlās spēlēt. Būtībā šīs pulses tiek radītas universāls, lai uz viņām var spēlēt gan regēju, gan tehno, gan hausu. Un katrā mūzikas stilā tiek izmantot gan dažādi efekti, gan dažādas funkcijas. Līdz to pulses ir pārstātināts šobrīd ar funkcijām, bet to funkciju kopums, kas tiek izmantots, ir atkarīgs no tā žanra, ko tu spēlē, vai arī no tavu stila. Un kā ir ar dzīvi, DJ dzīvi? Jo vienmēr tu pasaki DJ, es esmu DJs. Tev ir ballītes non-stopā un ritīgi traka dzīve, vai tā arī ir? Dzīve ir diezgan traka, jā, bet ne jau traka tādā sliktā nozīmē, bet tādā, ka tas ir interesanti. Leldi jau smējās. Viņa tikai ceļa sākumā, bet jau smējās. Cik jautri ir. Kāpēc tu smējies? Tieši tagad es stāstīju visu. Nē, ir labi, viss skatībā. Ballīte būtībā, visu laiku ballītes. Visu laiku ballītes no rīta līdz vakaram? Nē, no vakara līdz rītam. Jā. Protams, gadās arī tādi pasākumi, kas nav tā kā ballītes īsti, tie korporatīvie pasākumi dažādi, kur tev ir jābūt bezmaz par skaņu inženieru un muzikālo noformētāju, un tur nav tā, ka tu lietas, ko gribi un radoši izpaudies. Tur ir jāsako konkrēti pēc programmas.
nevar tā atbrīvoties, kā tas ir, piemēram, kaut kādos klubu pasākumos, festivālos. Bet, lai tu nospēlētu vienu ballīti klubā, tu priekš tās arī gatavojies iepriekš visus setus? Tas ir atkarīgs no pasākuma. Ja tas ir liels pasākums un tev ir jāspēlē pusotra stunda, un tu zini, ka būs publika, kura tev ir svarīga, ka tev dzirdēs vairāk kā 5 cilvēki, tad, protams, tu tā kā izvēlies pirms tam, ko tu spēlēsi, apmēram galvā piemet vai pat izspēlē kaut kādas pārejas starp dziesmām, kaut kādas miksus, kaut kādus trikus, lūpus. Bet, ja tā ir visa nakts, tad, protams, ka nē. Tu paļaujies uz intuīciju, tu skaties, kādi cilvēki ienāk, kādi iziet, kas jāspēlē, kas cilvēkiem bārā patīk, ko varbūt tajā klubā parasti klausās. Jā, bieži vien ir tā, kad sanāk spēlēt kaut kādās vietās, kur nekad nav spēlēts. Tad ir jāskatās, pirmā pusstunda paiet apmēram taustoties, ko šovakar spēlēs. Ja, dažreiz ir tā, ka tu zini, tur pulkvedī, tātad iesim spēlēt to, jāspēlē Omas briljantos, tātad tur skaidrs, kas apmēram jāspēlē. Ja? Un tagad būs pozitīvs festivāls. Jāspēlē arī kaut kas karsts, kas tieši ir aktuāls, un, protams, pirms tam jāsagatavo sets. Tur būs vairāk kā 5. pusotra stunda, vai ne? Bet kā tu zini visām dziesmām nosaukumus? Kā tu viņus meklē? Tur ir miljoniem dziesmas. Kā tu atceries naktī, piemēram, jau 3 naktī, kad šito dziesmu varētu likt te? Bieži vien gadās, ka es neatceros nosaukumu. Bieži vien gadās, jo tā playlista ļoti liela, un tu saproti, ka es gribu spēlēt to gabalu, kas iznāca pirms 2 gadiem, bet kā viņu sauc, ja es viņu gadu nesu spēlējis, apmēram, ja? Protams, to visu aktuālāko vai kaut kādus tādus klasiskos gabalus, nezinu, kas ir jāzina no galvas, ja? Tos tu vienmēr atcerēsies un zinās, kā sauc. Bet gadās, ka tu gribi kaut ko uzlikt, bet neatceries. Kā ir ar producēšanu? Vai jūs arī mācat DJ skolā producēt, un vai tu esi producējis, vai ir mērķis producēt? Būtībā šobrīd, ja DJs pats neproducē, tad ārpus Latvijas tikt ir ļoti grūti. Šobrīd visi meklē tādus DJs, kas ir radījuši paši savus gabalus un kas ir bijuši pārdošanā, kā relīzes uz labeliem iznākušas. Un tajos pašos Juno vai Beatportā pārdodās internetu veikalos. Latvijas tirgu varbūt tas nav tik svarīgi, bet arī kļūst arvien svarīgāk. Jā, un mūsu pasniedzēji būtībā visi ir arī producenti. Sanāk tā, ka kārtīgam DJam ir jābūt arī producentam, kurš pats taisa savu mūziku un liek pārdot. Jā, tas ir nākamais solis, kad māki tā kā labi miksēt svešu mūziku, tad tu sāc radīt savējo. Un tas ir nākamais solis DJ karjeras kāpnēs. Tad es domāju, to mēs arī beigsim šodien. Par nākamo soli varbūt mēs parunāsim kādreiz kādu citu reizīti, jo producēšana arī man šeit ir pietiekoši interesanta un plaša tēma. Tad es saku jums paldies, ka atnācāt. Paldies! Paldies, ka uzņēmāt! Paldies, ka pastāstījāt visu informāciju par dīdžejošanu, par traktoriem un tā tālāk. Tiem, kas grib spēlēt uz traktoru, tiem jānāk uz Rīgas DJ skolu. Mazā reklāma. Ļoti sievšķīgi. Jā, ko šodien darīs sestdienas vakarā? Paspēlēšu traktoriņu. Kāpēc ne? Jā, saku vēlreiz paldies. Paldies skatītājiem, kad skatījāties mūs, un tiekamies nākamajā reizē šeit pat OTV studijā, kad man viesos būs kāds cits viesis, bet ar jums kādos Vecrīgas un Rīgas klubiņos jau noteikti var saskrieties. Obligāti nāc cilvēks. Vairāk nekā vajag. Paldies, tad un uz redzīt!